Ričards Auznieks, FC Nikers jaunpienācējs kopā ar mums pēc spēles Salaspilī. Neizšķirts, bet atkal šeit Salaspilī sajūt kā zaudējums. Kā komentē spēli? Momenti. Tas ir reāli viss, ko es varu pateikt. Momenti realizācija. Bet pārsvarā es teiktu, spēle bija ļoti laba, dominējām, bet vēlreiz momenti. Jā, spēle sarežģīta, tur varbūt daudz nepareisim neko. Laikam viens šis neizšķirts ir tas labais, ko varam paņemt. Kā pats sev vērtē pirmajā spēlē Nikers Kraklā? Protams, liels paldies faniem, kas bija ieradušies. Kā es redzu, aizmugurē arī mana māsa, pateicos viņai. Atrada laiku ierasties, bet savu sniegumu, protams, varēja vienmēr labāk. Pirmā spēle, mazliet stress, bet patīkam spēlēt ar šo komandu. Vienmēr tāda sajūta, ka viens otru arī saprotam treniņos, gan uz laukumu. Protams, kā jau es pirms tam teicu, varēja, protams, labāk, bet ir pirmā spēle sezonā, tā kā bišķi ar tāds stresiņš. Tagad arī runājot, bišķi stresiņš. Bet būs labi. Tas viss kārtībā, jā. Redzēju arī pēdējās sekundēs Vitālijs Oskāns sūtīja tev laukumā brīdī, kad sanāca šis auts, ka var izdarīt sitienu tieši ar kreiso kāju. Kā pats sev, kā redzi savu lomu šajā komandā? Tas arī tas bīstamais Krēls Nikers sastāvā? Vai kā? Kā jau redzējāt, ja jau man izsūtīja, tad jau tā arī ir. Bet paldies ar trenerim, kad viņš man uzticās ar šo kreiso kāju. Un pēdējās sekundēs tādos momentos arī izsūta ārā. Jā, tad beigās var pastāstīt, kā tad nonāca Nikers komandā. Skaidrs, Nīca ir viens no Nikers tādiem brangākajiem pretiniekiem, vienmēr spēles intensīvas un aizraujošas. Tagad viens no nīcniekiem pievienojas Nikeram. Stāst, kāds tavs ceļš līdz Kuldīgai? Paldies Arturam Cīrulim, protams. Sākām mācības kopā, plus mīnus arī dzīvojam kopā. Braukājām uz treniņiem visu laiku no Rīgas. Man nesanāca izbraukāt uz Nīcas treniņus. Tad es arī sēdēju. Pagāja reāli kāds mēnesis, plus mīnus. Es domāju, es nevaru nosēdēt to mēnesi. Man reāli es skatos spēles, man kasās, es arī gribu uz laukumu iet spēlēt. Sarunāju ar Arču, kad lai trenerim paprasa. Treneris deva zaļo gaismu, atbrauc uz pirmajiem treniņiem. Pirmie treniņi jau tādi, savu, protams, varēja arī fizisko just, ka nav. Bet pēc pāris treniņiem jau sāka iet visā tajā iekšā. Tā es arī nonācu šajā oranžajā skaistajā Kraklā. Super. Tad lai tev veicās un gaidām arī tavs pirmos vārdus šajā sezonā Nikers Kraklā. Paldies.